Vai bija prognozētie 20 000 protestētāji, ir grūti pateikt, bet 10 000 un vairāk bija noteikti. No Doma laukuma ziņo Gunts Meisters. Doma laukums ir pārpildīts, turklāt cilvēki nāk un nāk vēl un vēl. Daudziem rokās ir plakāti, citi līdzi paņēmuši arī radioaparātus. Noskaņojums ir ļoti karaivīgs, jo cilvēkiem ir apnikusi krīze un valdības nespēja neko mainīt. Iepriekš protesta akcijas organizatori prognozēja, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 20 000 cilvēku, taču tik daudz nebija. Sapulcējās vismaz uz pusi mazāk, kādi 8 līdz 10 000. Ļaudis bija sabraukuši protestēt no visām Latvijas malām. Parazīti, un ziniet, kas parazītis jāiznīcina? Jāpakar. Vienkārši jāpakar, ka viņi tādi ir. Ar karstu ūdeni, kādā mucā. Tā mucu mēs tā atvilsim un visus baļā iekšā viņus un cauri. Latvijā ir sakrājušies mēsli pa daudz. Jeb Latvijas sakot sūd, kā var iztīrīt Latviju? Ar dakšām var iztīrīt, izmest tīri. Visu iepriekšējo gadu valdības, lai atdot to teiksim, naudu, kas ir šo gadu laikā viņu aizsegā, tautai nolaupīta. To pašu valsts prezidentam aicināja darīt arī akcijas rīkotāji. Latvijas valsts prezidentam ārkārtas vēlēšanas un šīs saimnes atlaišana. Jautājums ir, kāpēc mēs to prasām? Jo dažs labs kritiķis saka, ja jūs atlaidīsiet šo saimnu, neviens cits nenāks vietā. Vai tiešām mūsu nācijā, kurā ir vairāk kā 2 miljoni, nav iespējams atrast labākus cilvēkus, kas varētu vadīt šo valsti? Protesta akcijas dalībnieks uzrunāja arī Brīvo ārotbiedrību savienības līderis Pēteris Krīgers. Es domāju, ka šobrīd mūsu valstī ir iestājies pilnīgs haosa laiks, ka neviens vairs nesaprot, par ko atbildēt, kāpēc atbildēt, kad uzņēmējiem ir jāvērt projām no šīs valsts, uz citām valstīm attīstīt savu ražošanu, kad zemniekiem ir jāizkauj savas govis, lai varētu apmierināt banku prasības slaukt katru jebkurā vietā un jebkurā laikā. Protesta akcijas noslēgumā izcēlās Latvijā vēl nepieredzētas milzu nekārtības. Daudzi mēģināja iekļūt Saeimas ēkā. Kad tas neizdevās, tad sāka namu apmētāt ar akmeņiem un olām. Guntis Meisters, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Atgādinu, ka mēs vēl aizvien gaidām materiālu no mūsu filmēšanas komandas par